interesanti. Mēs šodien atklājam ziedu izstāžu sezonas. Nāc Marutiņa tuvāk. Mums šodien ir pirmā zieda izstāde, jo Latvijā ir iestājies astronomiskais pavasars. Un Latvijā ir ļoti daudz ziedu audzētāju asociācijas. Ir Gladiola asociācija, ir peonijas, ir rozes. Bet pirmais pavasars, narciss un tulpu izstāde mums izveidot parasti ir ļoti grūti, jo tāda liela asociācija nav, un šķirnes tiek selekcionēts ļoti daudz pasaulē, un ir sevišķi mēs visi zinām, tā ir Holande, un ir ļoti, ļoti grūti. Šī ir mūsu grūtākā izstāde pavasarī, jo šī tulpju un narcišu izstāde ir uztaisīta, organizēta kopā ar diviem kolekcionāriem, ar ziedu kolekcionāriem. Mums jau 2. vai 3. gadu ir sadarbība ar Marutu. Maruta Mirca Aldere, pavasara ziedu kolekcionāri, un Jānis Laizāns vēl ir piedalījies un palīdzējis veidot šo izstādi. Bet jūs jau paši saprotat, ka, ja dālijas vai astras vai gladiolas zied vasaras siltumā, tad to pavasaru notrāpīt ir ļoti grūti. Un mēs katru rītu zvanījām Marutas kundzei un jautājām, vai kaut kas ir dzīves, vai kaut kas ir palicis, vai kaut kas vēl ir. Un Marutas kundze atbild tā, viņa teica, vai pirmās tulpes, agrās tulpes ir noziedējušas siltumnīcā, un vēlām tulpēm, kam būtu tagad jāzied, viņas domā, jo ir uzsniedz sniegs un ir augstums naktīs, un nekas labs nezied. Bet tulpe tādā ziņā ir ļoti pateicīgs zieds, jo, lai arī ir saunas, lai arī ir sauss, viņa naktī noliec galvu, viņa tā kā ļoti nobīstās no mīnus grādiem, bet tikko uzlec saulīti pa dienu, tulpa atkal ceļās, paceļ galviņu un pateicoties viņas izturīgām īpašībām, mums šodien arī ir iespējams jums prezentēt šo izstādi. Biedrības nams nestāv ierā, viņš ir ietiepīgs un vēl joprojām vienīgais Liepājā organizēs ziedu izstādes, un šī ir mūsu pirmā izstāde. Pēc tam sekos īrisi, pēc īrisiem nāks puķu zirņi, pēc puķu zirņiem nāks gladiolas, un pagājušajā gadā mums izdevās, pagājušajā gadā mums vēl neizdevās, bet mēs ļoti ceram uz dālijām. Es gribu dot vārdu kolekcionārai, lai viņa pastāstā, kā viņai cik grūti nācās šī pavasara izstāde. Un es tikai varu pateikt to, ka Marutas dārzā viņi ir kolekcionējis, viņi ir 80 tulpju šķirnes. Un šodien jūs redzat 40 tulpju šķirnes. Es domāju, ja pavasars nebūtu tik untumains un ja mums nebūtu 10. maijā uznākuši Ziemassvētki, šeit droši vien būtu kādas 70 šķirnes. Bet, ko mēs daudz uz Ziemassvētkiem gribam, cik ir, tik ir. Un es dodu vārdu Marutai un reizē arī pasaku paldies, kad šis jau ir 3. pavasars, ka mēs ar jūsu čaklajām rokām un ar jūsu sirdsdeksmi un palīdzību mēs varam šādu izstādi liepājniekiem uztaisīt. Šī bija ļoti nepateicīga ziema tulpēm. Ne tikai te Liepājā, bet vispār pa Latviju. Man informācija. Jo ziema nebija, bija vairākiem, pat tulpes, kā teikt, ir ziemas laikā sākuši saukt, bet tas īpols nav to izturējis, viņš ir aizgājis bojā. Tukras vietas ir daudziem. Jaunās vietās, kur šķirnieki cauri. Bet tagad kas bija, to es jāsaka, saravēju, savā dārzā sameklēju un atnesu. Es pateicīgi, jāsaka, ka man uzticās, tad man aicina, man ir iespēja piedalīties. Un man sortimentu var internetā redzēt. Draugos, Andrei,